Ko es jums mēģināšu izstāstīt šodien? Šodien ne, vispār. Digitālā mārketinga veidi un kanāli. Iziesim cauri, kas viņi tādi ir, kam jāpievērš uzmanība, un jūs redzēsiet, cik viņi ir daudz tie veidi un kanāli. Tā kā būs arī pirmais slaids, ar ko cilvēki bieži vien domā, kas tad ir tas digitālais mārketings. Tad otrajā lekcijā, tātad ceturtdien, iziesim cauri efektīvai mājaslapai, kā viņu izveidot, kam jābūt mājaslapas pamatā. Tas nenozīmē, ka jums būs jāveido mājaslapa, nē. Bet, ja jums arī savu mājaslapu, jūs varbūt viņu pārskatīsiet pēc labākajām praksēm, lai tā mājaslapa būtu forša. Un tad apstīsimies arī domēnu vārdu, kas ir nenormāli būtisks mājaslapas veiksmes faktoram, mārketinga faktoram, klientu pieplūduma faktoram. Tas ir domēns. Uzreiz teikšu savu pirmo kļūdu. Domēns man ir reti draņķīgs. Zem ginta krūmiņa, tur varbūt kaut vai visas brūkleņa vietas vai pilnīgi visas atrasto raga vietas Latvijā. Gins krūmiņš nevienam neko neizsaka. Tagad jau kaut ko varbūt ar mārketingu saistīts jomas. Bet, ja man būtu mājaslapas adrese, tas pats domēns, digitālais mārketings vai mārketinga kursi, man būtu krietni vieglāk Google parādīt, kas es esmu un kas ir manā mājaslapā. Nevis vienkārši Gins Krūmiņš un lūdzu Google, es tagad mācīšu tos tur mārketinga kursus. Nē, tāpēc tas ir mega būtiski, ja jūs kaut ko tādu taisat, ja jūs tagad par kaut ko tādu domājat, sapņojat. Es jums nākamajā lekcijā parādīšu, kam pievērst uzmanību un gal galā, kur to domēnu vārdu dabūt. Tas ir tikpat būtisks, kā iedot bērnam viņa vārdu, visu mūžu nesās govī vārdu, tātad daudz piena būs, un tas ir ļoti būtisks. Jau starta pozīcijās uztaisīt to mājaslapu smuku, kārtīgu, saprotamu, un lai cilvēki tajā var atrast sev vēlamo informāciju. Parādīšu arī, kā taisa mājaslapu no nulles. Mana mājaslapa ir būvēta uz saturvadības sistēmu Mozilla. Un gaužām vienkārši tur ir uztaisīt mājaslapu, iedošu arī divas ārējās saites, kur pusotrā stundā Mozilla mārketinga cilvēks Bruno pusotrā stundā parāda no nulles līdz pilnīgi gatavai mājaslapai. Mājaslapai vairs nevajag programmēšanas prasmes, es nemāku programmēt. Es esmu vienreiz iestājies programmēšanas kursos, domāju, es mācīšu programmēt, tad vispār es varu mārketingu, es varu programmēt lapas. Es to sapratu, nē, man tas nav vajadzīgs, man tas riebjās, es to nesaprotu, un man nesavelkās kopā viss tas, ko viņi rāda. Man labāk tā vizuālā daļa, tāpēc es arī ikdienā palīdzu tur dažiem uzņēmumiem ar mājaslapas tieši SEO, ar mārketingu, bet es nekad mūžā neesmu domājis atgriezties uz kaut kādu programmēšanu. To dara citi cilvēki. Satura mārketingam iziesim cauri, kāpēc viņš ir būtisks, jo, ja jums nav saturs, tad jums principā vispārējais lekciju grafiks nojūk, jo ko tad jūs liksiet reklāmā, ko tad jūs liksiet Facebookā, galā, ko tad jūs rādīsiet mājaslapā. Saturs ir visa pamatā. Vai tas ir bildes, vai infografiks, vai video, vai teksts vai blogs, tas viss ir saturs. Bieži vien saturu domā cilvēki, es taču blogu nerakstīšu. Ticat man, jūs rakstīsiet blogu, ja gribēsiet iepatikties Google. Tas var nebūt blogs, tie var būt jaunumi par nozari, viss kaut kas, bet tā lieta būs vajadzīga. E-pasta mārketings superīgi strādā. Pareiziem cilvēkiem, pareizā laikā, pareizā vietā. Parādīšu arī kādu mārketinga rīku. Es izmantoju e-pasta mārketingam, kā lasīt oficiāli šos e-pastus, jo jūs nevarat izdomāt, sūtīšu jebkuram un būs labi. Un parādīšu, kā to visu noautomatizēt, un pieķersimies klāt arī tādiem influenceru mārketingam. Pilnīgi nopietnas mārketinga rīks, un ir bijuši studenti, kas saka, jau baigi labi strādāja, viss notika, un bijuši arī tādi, otrais es laikam to nedarītu. Arī tos piemērus es jums izstāstīšu, nesaucot, protams, kompānijas. Tad būs viens no digitāla mārketinga stūrakmeņiem, sociālo tīklu mārketings. Apstīsimies, kas tas ir, kam tur jābūt un kāpēc viņš vispār ir domāts. Tātad Facebooks un Instagrams, kā arī izveidosim Facebook biznesa profilu, tātad, kur mēs attiecīgi varēsim izvietot reklāmas un mūsu biznesa informāciju, jo uzreiz jums gribēšu ieteikt, un arī gan jau, ka tā īstenībā vajadzētu arī darīt. Nodalīt savu privāto dzīvi no biznesa. Biznesa produkts ir biznesa produkts, privātā dzīve. Te esi bērniem ar suņiem, Sigulda, Vīne, Austrija, kartupeļu talka ar bērniem vai medības tās pašas.
Un te ir biznesa saturs. Ja draugi gribēs, viņi jums piesakosies. Nemokam tos draugus katru dienu savu biznesa informāciju. Nu, nemokam. Kādā brīdī viņi vienkārši jūs sāks ignorēt, palaidīs garām jūsu kāzas, visu pārējo, jo viņiem jau būs apnicis viss tas tur informācija, kas ir tikai un vienīgi jūsu biznesa. Tātad, nu, mēs šķēr satiekamies ar draugiem, nu, gan jau, ka pieminam kādu to tur uzņēmumu un savas nodarbošanās, bet pamatā jau mēs runājam par savu privāto dzīvi. Tāpēc to biznesa profilu uztaisīsim. Un uztaisīsim arī 3 reklāmu veidus, vienkāršāku un bišķīt sarežģītāku, un kur jau vajadzēs bišķīt iesprīgt. Apstīsimies arī tos rezultātus, kā mēra, un es jums rādīšu arī savus rezultātus, gan cik tas viss maksā, gan arī parādīšu, cik tas viss kurs izmaksā, lai viņi noorganizētu. Nu, tīri, lai saprast, ka nekas nenokrīt no gaisa, un ka tas viss tomēr maksā, un vajag kā strādāt labāk, sliktāk. Mācīsimies to visi kopā. Tad būs man mīļākā tēma meklētāja programma marketings, tā saucamais SEO, kā viņi sauc, ļoti vienkāršā valodā, ko tas nozīmē. Tas ir ļoti daudz parametri, informācija, ko mēs iedodam Google, lai mūsu mājaslapā atrastu Google. Jo nekas taču nav foršāks, ka mūsu mājaslapa ir Google 1. lapā, 2. lapā, 3. nu, bišķi draņķīgi jau 4. Nu, labi, turpat radinieki nemeklēs. Tāpēc tie ir diezgan daudz parametri, lai Google mūsu mājaslapu atrastu. Un tā ir vesela zinātne, un tā ir mīļākā tēma, par to es konsultēju, par to es vairākām firmām palīdzu, saņemu par to atalgojumu. Tā ir tā zinātne, kas man milzīgi mīļa ir. Un SEO audita rīks, ko tas nozīmē? Tātad mēs vizuāli varam apstīties lapu, mēs vizuāli varam redzēt, kurās Google pozīcijās mēs esam. Bet ir tāda lieta, ka ir daudz dažādi rīki, kas mums parādīs to, ko mēs neredzam, to neredzamo daļu. Vienmēr to salīdzinu ar tādu, nu, gan jau esat kādreiz taisījuši arī Gulbija laboratoriju analīzes. Ko mēs darām? Vispirms aizējām pie savu ģimenes ārsta vai pie kādas konkrēta speciālista. Viņš paskatās uz aci, ok, jā, krūmiņi, jā, ir ok, tagad jau bišķīt svars ir mazāks, vai tu sporto jau labāk izskaties un ko. Bet vēl vai uztaisam analīzes, pārbaudam šito. Viens ir uz aci, ko mēs redzam mājaslapā, otrs ir, ko pasaka mums šie analītikas rīki, un tajā mēs iesēdīsim manu mājaslapu iekšā, ja gribēsiet jūsu mājaslapas iesēdīsim iekšā, pastīsimies, kā Google'am tas izskatās viss pasākums, jo mēs jau mājaslapu būsim godīgi, mēs taisam, lai Google viņu atrastu. Ja Google viņu neatrod, tad mēs mierīgi varam iztikt arī bez mājaslapas. Tēma, uzreiz teikšu, nav viegla, un tur noteikti ieraksti sāks noderēt. Visus rīkus, ko es jums rādīšu, kopā lekciju laikā parādīšu jums kaut kādus 15 dažādus marketinga rīkus. Viņi ir bez maksas. Jūsu mājaslapai viņi būs bez maksas. Nav tā, ka es jums tagad dāvinu kaut ko, bet visi šie rīki atļauj vienu mājaslapu bez maksas testēt. Kāpēc vienu? Jo tiklīdz ir 2, 3, tātad tas jau vai nu ir darbs cilvēkam, viņš pelna ar to vai tam līdzīgi. Savu projektu, savu mājaslapu jūs mierīgi varēsiet skatīties un analizēt. Galvenais, ka jūs pēc šī kursa visi sapratīsiet, kas tur rakstīts. Tad ir, tā kā mēs mājaslapu esam uztaisījuši, Google viņu atrod, tad būs tāds rīku apskats kā Google Analytica, kur mēs redzēsim pilnīgi visu, kas notiek mūsu mājaslapā. Redzēsim, kas ienācis, no kurienes viņš ir ienācis, kuras mājaslapas viņš skatās, no kura vai no Facebook vai no Google viņš ir ienācis, vai no Google reklāmas viņš ir ienācis. Mēs to visu redzēsim. Tas ir atkal, ļoti vienkāršā valodā runājot, mašīnai spidometrs. Mums taču patīk redzēt, uz cik mēs braucam, vai ne, vai asins spiediens. Vienalga, kas kaut kāda mērierīces. Ļoti vienkārši jūs ejat uz darbu, un beigās jūs nezināt, vai jums būs algas diena, cik būs algas diena. Jums protīgi mērīt, vai ne? Jūs zināt, tātad šie marketingā ir tāda ļoti riebīga lieta, ko es teikšu, neko nevar noslēpt. Viss ir ciparos, viss ir kā uz dēlnas, un šeit nav tāda jēdziena vairāk, mazāk, daudz, maz. Man meitiņai 5-gadīgai ir daudz, maz, vairāk, mazāk, smuki, nesmuki. Šeit būs tikai un vienīgi cipari. Vienkārši saprotam, vienkāršā valodā saprotami, daudz rīki būs latviešu valodā, un attiecīgi šiem rīkiem obligāti ir jābūt pieslēgtiem mājaslapā. Jo, ja mēs nemēram no mājaslapu, tad mums īstenībā nav ko uzlabot. Ja mēs nemēram, tad mēs nevaram neko uzlabot rezultātu. Tad ir tāds rīks kā MyBusiness, tā ir Google MyBusiness, arī bezmaksas Googles rīks, un attiecīgi šī ir tāda vizītkarte pirmajā Google lapā. Varbūt esat redzējuši, kad ierakstāt kādu atslēgvārdu vai kaut kādu savu meklējumu, un tad blakus tajā tur labajā stabiņā
parādās tur kaut kādas jau bildes, kartes, norādes un tam līdzīgi. To arī es parādīšu, kur uztaisīt un kāpēc viņam obligāti ir vajag, jo tas ir tāds pirmais priekšstats par uzņēmumu. Un tad ir Google Search Consoles, ko tas nozīmē. Ja Google Analytics parāda to, kas notiek jūsu mājaslapā, tad Google Search Consoles parāda, kā cilvēki atrod jūsu mājaslapu. Jo, pieņemsim, ja es pateiktu bērna apavi, mēs katrs ierakstītu Google. 9 varianti būtu, kā mēs ierakstītu Google bērnu apavu. Citam ir puika, citam ir meitene, citam ir Elza, citam ir Mikimos, citam vajag ar lampiņām, citam vajag uzreiz skrienamos apavus. Jo tā mēs redzēsim, kā cilvēki meklē, kā sauc mūsu produktu, un tos produktu vārdus, atslēgvārdus noteikti vajadzēs ielikt mūsu mājaslapā ar reklāmu tekstos, jo mums jārunā ir cilvēku valodā. Viens ir, ka mēs esam baigie speciālisti savās jomās, bet jūs taču aiziet pie tā paša ģimenes ārsta, viņš izstāst jums normālā latviešu valodā, nevis medicīnas terminos, vai ne? Kaut gan savā starpā viņi runā medicīnas terminos. Es arī, ka man sieva kādreiz runā mājās pa telefonu, es viņam kāds 10-15 minūtes norunāju, pa visu istabu staigājot, gribot, negribot dzirdu. Es saku, kas tam cilvēkam ir, kaputu līdvos? Viņš kā ne dzimumzīme jāizgriež. Bet viņi savā valodā tā runā. Es domāju, no jau vai nu ir pa galam, vai rītā būs pa galam. Viņi saka, nē, dzimumzīme, vienkārši mums ar ārsti ir vieglāk, lai rezidents arī blakus klausās, lai redz, ka mēs ar kaut ko mākam. Tāpēc mums vajadzēs rakstīt tajā mājaslapā šos te visus tekstus un blogus tā, kā cilvēki mūs meklē. Atkal rādīšu uz sevīm piemēru, jo manu produktu, kā meklē, ir mainījies 4 reizes. No sākuma meklēja kursi digitālajā mārketingā pāris gadus atpakaļ, tagad ir, pēc tam bija digitālā mārketinga kursi, tad nomainiet dzimti uz digitālais mārketings kursi, un tagad cilvēki meklē vienkārši mārketinga kursi. Tiec gudrs tagad, un man ir tikai viens produkts. Es pieļauju, ka jums ir bišķīt vairāk. Līdz ar to jums tas būs jāseko līdzi tām tendencēm, kā tas notiek, un parādīšu to, nevajag satraukties. Tad nonāksim līdz arī foršai lietai Google reklāmas kontu uzbūvēju, izveidosim Google reklāmas kontu un izveidosim reklāmu. 1, 2, 3 veidus, cik mēs paspēsim. Vispirms mēs iecim cauri, kāpēc vispār Google reklāma rādās, kam viņa rādās, kāpēc viņa rādās, kāpēc viena ir augstāk, viena zemāk, viena vispār neparāda, kāpēc, piemēram, Magnetā ir viena reklāma un Sanitē pavisam cita reklāma, kāpēc Krūmiņam vispār nerāda reklāmu, to, ko viņas ierakstīja, to visu mēs pārbaudīsim jūs uz savas ādas, es uz savas ādas. Jūs redzēsiet, ka Google strādā konkrēti Kasparam Jurģim Evijai. Nevis vienkārši visam meklētājam vārdam. Vienam būs viens meklētājs vārds augstāk, vienam būs otrs meklētājs vārds augstāk, trešam varbūt to vispār neparādīs. Pēc Google ir unikāls, un ja jūs, nezinu, mājās vakarā ar kādu otro pusi sēžat vai ar kādu bērnu, ierakstat vienu atslēgvārdu kaut kādu meklējumu frāzi no telefona un no datora, un jūs redzēsiet, katram būs savas meklētās frāzes ierindotas dažādi. Un to sauc par reklāmas izsoli, teiksim to tā. Tātad pabeigsim ar reklāmas izveidi un ar testu. Šis nav konkrēts līdz 1, 2, 3, 4, 5 lekcijas. Secība ir šitāda, bet kaut kur varbūt ātrāk izmauksim cauri, varbūt kaut kur ilgāk. Tas atkarīgs gan no jūsu jautājumiem, gan kā mums ies uz priekšu, jūs pēc sejām jau redzēšu, cilvēks tiek līdz vai netiek. Un attiecīgi, bet šo visu mēs tiksim cauri, par to jūs nesatraucieties. Uzreiz teikšu, kurs ir, maigi sakot, intensīvs. Informācija būs daudz, kā man daži dāmas teica, galva pup. Es viņam piedāvāju logu atvērt un sēdēt kaut kur caurvējā, bet viņš teica, informācija ir daudz. Un tā slodzība pa lekcijā vien vairāk, ar vien vairāk. Jo tās lekcijas arī taisa ir prezentācijas, un es diezgan rādu arī praktiski savu mājaslapu visu, lai es jums to visu parādītu, jo man pašam patīk apmeklēt lekcijas, kur rāda praktiski. Arī šeit būs teorija, praksa, teorija, praksa, teorija, praksa. To, ko parādu, uzreiz, ja man ir iespējas, jums iemetīšu iekšā parādīt. Kuru jau nobiedēju? Es runāju vīriešu dzimtē, jūs pieredz runāt studenti.
Nedomājiet, dāmas. Tagad mums ir 2 kungi, man jārunā, viss ir kungi un dāmas. Man pēdējie 3 kursi bijuši, kur tikai dāmas ir. Iedomājieties, kā es jutos pēc lekcijas. Visos 3 kursos saplēsās. Ot, to es abrīnoju. Zūmā saplēšās. Tas ir jāmāk. Tā, es ceru, ka mums būs forši, vai ir kāds jautājums man līdz šim. Es jūtos ļoti labi, kā jūs. Ir ok. Super. Pagaidām. Ja es gribēju teikt, pagaidām. Mani sauc par slepkavu ar bērnu seju arī. Es smaidot arī varu ļoti nopietnas lietas stāstīt. Nebūs tik traki, viss ir saprotams. Vienmēr atcerieties to. Es šo kursu izveidoju bez programmēšanas prasmēm. Es iepriekš nebiju gājis kursos. Es uztaisīju mājaslapu, uztaisīju reklāmu bez pamācības Facebook, bez pamācības. Zin kā vīrieši jau, nu mēs te varam dalīties, vīrieši sievietes. Vīrieši jau piedzimuši gudri. Viņi tā domā. Nevēlna. Es esmu tik daudz aplausies un naudas zaudējis uz šito visu pasākumu, un es jums visas tās lietas izstāstīšu. Ja es, čalis no laukiem, bez angļu valodas to visu uztaisu, un jūs man atradāt, RTU man atrada vieslekcijas, tagad vadīšu citās augstskolās. Tātad kaut ko pareizi es izdarīju, bet to visu izdarīju pašmācības ceļā. Jums ir super izējas pozīcijas šīs lekcijas, un attiecīgi pēc tam tikai mācat, liekat sev virsū. Jo slinkāk cilvēku monīmi jūs neatradīsiet. Nu, varbūt 8:30 mans dēls atnāks, viņš no futbola treniņa nāks. Varbūt viņš ir nedaudz slinkāks par manīm, bet es visus tādus slinkos variantus taisu, tāpēc jums rādīšu diezgan daudz rīks. Nedariet ar rokām to, ko var izdarīt mašīna. Pieķersimies arī intelektam, baigi jautrā lieta īstenībā. Gan labā, gan sliktā nozīmē. Tā, kā jau es teicu, tagad kārt runāt.